Dievam pieder visa dzīve, ne tikai kāda tās puse. Visa dzīve izdzīvojot katru mirkli kā kaut ko jaunu un nedzirdētu, turklāt ne pēc zināma un iepriekš paredzēta plāna. Otavas mierdraudzes mācītāju Māri Ķirsoni Latvijā pazīst daudzi. Par viņu zina atceroties padomju laiku, kad pie brīvības statujas Ņujorkā kāds savādnieks, protestēdams pret Latvijas okupāciju uz Latvijas karoga pilināja asinis. Vai savādnieks tāpēc, ka viņš deg par Latviju? Savādnieks tāpēc, ka viņam šodien un joprojām svarīga ir Latvija, turklāt esot un paliekot godīgam un gatavam ziedoties. Mārim Ķirsonam Latvijā ir svarīgi cilvēki, svarīgi notikumi un iemīļotas vietas. Viņam piemītas pēkšņies un spilgtais, kas pats sevi mīl un par sevi šaubās, padodas un atgūstas. Viņam, cilvēkam, kuru nekad nav apsēdušas sistēmas un lozungi, piemīt īpaša netveramība un trauksmainība. Var jau būt, ka tieši tas, kas mums tik ļoti ir pietrūcis, likts pamatā kādai nu jau pirms vairākiem gadiem aizsāktai draudzībai. Pirmo reizi mēs tev satikāmies Gana Nakve. 89. gadā Gana Nakvē. Juris, tā iemesls bija tāds, ka Juris Rubens man pirms tam veselu gadu, kā tik mēs kaut ko ierunājam, saka, zini, tu brauks ar Tautas fronti kopā uz Gana Nakvi un uz Kanādu un to. Jā. Viņš saka, citu neko, bet tev ir jāsatiek viens cilvēks. Un tas viens cilvēks ir Māris Ķirsons, kas tev ir jāsatiek. Es saku, bet anyway, tur būs vēl noteikti cilvēki. Es zinu, man ar tiem mācītājiem tā, teiksim, es nenoliedzu, bet man arī es tādā neaizrāvos. Viņš teica, bet tev ir jāsatiek. Es saku, kāpēc jāsatiek? Tāpēc, ka tās asinis tika tecināts un tā tālāk un tā tālāk. Es saku, un kāpēc vēl jāsatiek? Viņš saka, viņi nelaiž Latvijā iekšā, un viņš tāda persona non grata visu laiku. Un tā es saku, labi, iedod man kaut kādas tās paciņas, kā tur līdz, tur kā. Un tad Gana Nakvē es atceros, ka tu lasīji sprediķi tajā latviešu grupai, kas atbrauc un tiem vietējiem. Un bija divas lietas, par ko tu runāji. Viena lieta bija par Latvijas maizi, ko mēs bijām atveduši, un otra lieta bija par tavu kaķi. Un es domāju, kaut kāds ārprāts. Vienkārši viens svētais tēvs var lasīt sprediķi par savu kaķi, kā viņš nav iedevis tur barību, un par Latvijas maizi, un nevis par svētām lietām. Un tas man likās tik šausmīgi jocīgi, es sapratu, tam Jurim ir taisnība, šito veci man vajag kaut kā sapazīt. Vai tev tiešām nāk no augšas kaut kāds spēks, vai tā ir tā dzīves pieredze, vai tav iziet gan tā alkoholisma, viss tā mācīšanās un lieta, un kā tev izdodas jebkurā situācijā saglabāt mieru? Pie tā bija jāpiestrādā. Jo tas temps ir bieži vien tik milzīgs. Un tad, lai tu varētu atkal nākošā dienā, jeb drīz pēc tam atkal sākt, tad ir jāiemācās to, ka tu vari uz kādu laiku atslēgties, un tu dari, cik tu vari, un vairāk nevar, un cauri. Jo citādi jau tu tā kā vecos laikos vilka pulksteni, tu jau vari vilkt, griezt to pedermiņu un pjorkts. Un, kas arī palīdz, un tam nav nekāda sakara ar tīru baznīcu. Tā lūkšana, ko tagad, kas ir galvenokārt anonimos alkoholiķus, bet to var vienalga kurš cilvēks pielietot. Ka es lūdzu, lai Dievs man dod to sirds mieru, pieņemt to, ko es nevaru mainīt, drosmi mainīt to, ko es varu, un gudrību atšķirt vienu no otra. Tas grūtākais jau ir tas trešais. Es domāju, tā gudrība atšķirt to. Tas ir tā viegli pateikt, bet grūti izdarām. Ja es nevaru, jo es nevaru. Un tādā pašā laikā atklājās baigi daudz, ko es varu. Es nezinu, vai teiksim, tajā atmodas laikā pēc visām manifestācijām, Tautas frontes kongresiem, vispārējā, man teiksim, cilvēcīgi ir bijis kāds vēl tik saviļņojošs moments, kā tiešām tas brīdis, kad tu toreiz izkāptē Rīgas lidostā. Jo man liekas, tas bija brīnums. Tas bija brīnums. Nekas vispār vienam cilvēkam, man liekas, nevar būt vairāk, kad pēc ilga aizlieguma satikties ar teiksim, savu tēvzem, ka tu drīkst, jo daudz negribēji, bet tu jau visu laiku gribēji. Jā, un tad jau tas moments un līdzīgi momenti liecinā par to, cik jau tad lietas drastiski bija mainījušās. Skaidrs, ka neviens tad neparedzēja, cik ātri viss notiks un tā tālāk, bet tas jau vien apliecināja to, ka pēkšņi lietas ir mainījušās. Gribot, negribot ar lielu opozīciju vai ko tur, bet tas bija noticis. Ja? Bet tas tev bija vitāli svarīgi. Jā. Tas tev bija vitāli svarīgi. Jā. Ja? Jo,
ka tā sadarbošanās ar Latviju, jeb tā Latviju, vienkārši tu esi daļa no tā. Kaut gan tu esi kaut kur tur jau, labi, tu esi bijis, bet tu īsti nekā neatceries, ja tev nav skaidrs, ko tu atceries pats, jeb kas tev ir tik daudz reizes stāstīts, ka tu varbūt to atceries. Un tagad, kad tu vari fiziski ar to kontaktēties. Ja? Un es domāju, ka tas jau arī, tas fiziskais kontaktēšanās moments bija tas, kāpēc mums tik daudziem bija svarīgi, bija jābrauc ar kultūras sakaru komitejas starpniecību un intūristu un ko tur, bet ka te bija dzīvi cilvēki no Latvijas, ar kuriem tu varēji sakontēties, sataustīties. Tas to lietu pataisīja daudz reālāku. Ja, un tagad, kad tu vari uz tās zemes stāvēt, tad... Ja. Un tā traģēdija jau ir, kad ir domājot par baznīcu, domājot par valdību, ja, kad cilvēki, tas caurmēr cilvēks, tas parastais cilvēks, nezin, kas tur notiek. Ja, tur ir lieli kungi augšgalā un viņi kaut ko dara un tā, un it kā viņi zina labāk par mani nekā es zinu. Un šis bezspēcīguma moments, ko cilvēks izjūt, vai tas ir attiecīgi uz baznīcas vadību, vai tas attiecīgi uz Latvijas valdību, vai ko tur, ir ļoti, ļoti neveselīgs. Un tam ir jāmainās, ka cilvēki jūt, ka valdība vai baznīca arī reaģēs uz viņa vēlmēm, ņems vērā to, kas viņam ir svarīgs, un to kaut kādu uzrunās, un nevis tikai liekties mierā, un mēs jau zinām labāk. Bet tev ir tā, ka tev baznīca ir bijusi tavā dzīvē ar kaut kādu izšķirošu, lomu, kaut kādu punktu, kas ir varbūt tev pagriezis tavu dzīvi, uz vienu vai uz otru pusi. Ja principā, zināmā mērā, tu baznīca tomēr un visu to uztver kā tāpat kā jebkurš normāls cilvēks darbu, iešanu vai tomēr vairāk kā misija? Ja? Jā, tā misija ir, jo tas, ko es esmu pats savā dzīvē piedzīvojis, to ir taisni šī baznīcas pamatvēsts, proti, ka Dieva žēlastība var izpausties dažādos veidos, un ka šīs žēlastības dēļ es varu pārtapt, es varu pēc tam iznākt citāds cilvēks. Tas, ko es pats nevarēju ar prātu vai ar gribas spēku vai ko tur, pēkšņi šīs žēlastības dēļ, es varu sākt mainīties. Ja, tas ir tas faktiski, ko es arī par šiem gadiem no tevis esmu paņēmis, ka es arī atceros to mūsu pirmo interviju, kad es tev intervēju Vašingtonā ārā, mēs sēdējām tur tādā dārziņā, un es jau nekad neesmu bijis tāds ļoti liels baznīcā skrējis, bet es atceros tos vārdus, ka tu man teici, nav jau svarīgi, vai tu tici tam Dievam, nav jau svarīgi, vai tu ej tai baznīcā svarīgi. Tu vari ticēt arī, tie bija tavi vārdi, tu vari ticēt arī tam baltajam ceļam, kas iet uz priekšu, bet ja tu pa to balto ceļu ej, un ja tev tā ticība ir uz kaut ko, tad tas nozīmē, ka tu jau apskaidrojies zināmā mērā. Šajos gados tas baltais ceļš man to ticību ir nostiprinājis, un katru reizi, kad tu atbrauc, tas man iedod tādu spēku. Un man ir tāds niķis, ka es jebkurā pasaules vietā, ja tik man ir laiks ieiet baznīcā, un nevis tāpēc, ka man tur vajag pielūgt, bet es nolieku svecīti vai es nomierinos. Un es nevaru saprast, kāpēc Latvijā baznīcas durvis ir cieta. Un es to domāju. Latvijā vispār ir baznīca. Un es domāju to Māri, to jautājumu, tu tūlīt varēs man atbildēt, bet abos gadījumos, gan tādā gadījumā, tīri fiziski, ka naktī baznīcas durvis ir cieta, un es nevaru ieiet baznīcā, pasēdēt, vai ja lietus slīst, tad kaut vai patvērties tur no lieta, jo es domāju, ka tas par man smadzenes ir daudz vairāk, ja baznīcas durvis ir vaļā un es tur ieju. Un otra lieta, es domāju arī globāli, man liekas, ka izņemot dažas baznīcas, kas Latvijā var būt, kurās ir fantastiski mācītāji, ka kopumā baznīcas durvis priekš cilvēkiem ir ciet. Pagājuši vasar, ka mēs braukājām apkārt, tad tas apbrīnojamais bija, ka tu piebrauc pie tās baznīcas, tā baznīca ir ciet, un turpat nav nekur uzrakstīts, kad tā baznīca būs vaļā, vai kam varētu piezvanīt, lai uzzinātu, kad tā baznīca būs vaļā. Baznīcai ir jābūt inklusīvai. Te bieži vien baznīca ir eksklusīva. Tā ir nāvīga slimība. Gribas ticēt, ka tomēr tikai uz savādajiem balstās pasaules un dzīves īstenība. Mārs Ķirsons ir palīdzējis tapt kādai daļai īstenības Latvijā. Jau 80. gadu beigās cilvēkiem Latvijā ļaujot saprast, ka dzīvot tajā brīdī, kad tu padodies, var arī savādāk.
Ar lekcijām un praktiskām nodarbībām tika uzsāktas psihologu apmācības darbam ar alkoholiķiem un vairākas atturības programmas. Mārim Ķirsonam ir svarīgi cilvēki, svarīgi notikumi un iemīļotas vietas. Rīgā šodien tik savādā kafejnīca Vecrīga un vislabākās rabarberkūkas arī tikšanās reizē ar narkologu Jāni Strazdiņu nav nejaušība. Divas rabarbermaizes. Viss 5 balts, ja? Vai viss 5 balts? Jā, taisīsim balts. Tas bija toreiz gadu. Tāds piedzīvojumi bagāts laiks. Atceros, kad es tev aicināju, un bija mums konferences programmas iespiestas, un ļoti daudz bija salūgti klausītāji. Beidzot Rīgā ieradīsies Māris Ķirsons. Daudz mēs bijām dzirdējuši Amerikas balsī par tevi. Un pēkšņi man jāpaziņo konferencē, ka tu nebūsi, ka tev neielaiž Padomju Savienības dienesti. Ka tu esot persona non grata. Kā es toreiz vēl pat savā naivumā cerēju, ka kaut ko var panākt ar pārliecināšanu. Es vakarā zvanīju uz vēstniecību Vašingtonā un centos pārliecināt, cik tu esi svarīgs mums un ka pats ministrs tevi ielūdz, mūsu toreizies ministrs Kaņepes, bet vienalga tas neko nelīdzēja. Bet tad ļoti labi man izdevās uztvērt Amerikas balsi, kad tu runāji par radio, ko tu būtu teicis konferencē. Un es to ierakstīju magnetofonā. Un es konferences delegātiem to visu atskaņoju. Un faktiski bija konferencē. Nebija tava miesa, bet bija tavs gars. Tas bija tas galvenais. Jā, tas bija interesants laiks. Apbrīnojam. No vienas puses apbrīnojam, ka tā pati problēma. Ja? Atkarība problēma, alkohols, narkotika. Vēl šodien ir. Jā. Bet tas apbrīnojamais ir, ka tagad taču tās iespējas cilvēkiem palīdzēt, izglītot viņus, ārstēties. Tas ir gājis uz priekšu. Es teiktu, pat fantastiski. Man pat ir ļoti viegli tagad strādāt. Ir ārstniecības līdzekļi, ļoti efektīvi pazūd tieksme cilvēkam. Negribās vairs dzert, ja ir motivācija mainīt kaut ko dzīvē, tad tā vairs nav problēma cilvēkam palīdzēt. Ir visādas organizācijas. Labi darbojas Minnesotas programma, labi darbojas mūsu anonīmo klubu ar tavu atbalstu. Tu jau ar viņiem esi ļoti svarīgs. Un arī tas jau, ka tagad arī skolās, taču tas materiāls, ko no pagājušā vasara jau parādīja, ja, ka tāds ir pieejams. Jo taču, ja tev bērnos tajā 1., 2. klasē bērndārzā nerodās jau labs skats uz to, ko tas var man viss dot un pozitīvā un negatīvā ziņā, tajā vēlēt pavēli. Ja padomā, cik daudz Latvijas smadzenes nav aizgājuši bojā dažādos karos, un cik daudz Latvijas smadzenes šodien netiek izceptas dažādu narkotiku iespaidā. Jā, tā ir liela nelaime, bet to neko nevar darīt. Pa brīvību jāmaksā. Ja robežas ir vaļā, tad nav gan labais, gan galvenais ir. Jā. Bet vismaz tagad cilvēkam ir iespēja. Viņam ir iespēja izvēlēties. Jā, ir jau. Un ja cilvēkam ir galva, ja viņam ir prāts, ja viņam ir mērķi, viņš var ļoti daudz pašreiz izdarīt. Te ir baznīcā jāspēlē loma, te ir Rīgas domai, Latvijas valdībai, pašvaldībām, visiem, ja, kam ir iespēja veidot šo sabiedrisko domu un arī tad sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kas jau slimē. Man jau būtu tikai tāpēc, ka es no ārpuses skatos uz to, bet man liekas, ka valdībā vismaz līdz šim nav bijis tāds manāms virziens, ka kaut gan mēs runājam par tautas veselību un tā tālāk, ka pat tiešām valdības, tas ir saimes večiem un kundzēm, tā lieta interesē tik daudz, ka lai tad arī rīkotos tā, ka mēs numur 1 ierobežojam nelegālu tirgošanu un tā tālāk ar mazgadīgiem un tā, un lai būtu iestādes, kur rehabilitāciju var iegūt. Varbūt arī, ka mums izdosies kaut ko ar alkoholietām pavirzīt, jo cilvēks jau tomēr domāja ar būtni, un ka viņš jutīs, ka cieši viņa karjera, cieši viņa darbs, ka viņš kā dzērājs vairs nevienam nav vajadzīgs. Cilvēki apdomājas. Man arī daudz tādu pacientu, kuri atmet, un tad viņi saka man, doktor, tagad es 1 mēneša laikā es izdarīju vairāk kā visā iepriekšējā gadā. Cilvēks jūt to starpību, ko dod skaidrību. Un arī tas, ka ja mēs nevaram kopā sanākt,
bez dzeršanas, tad tur kaut kāda problēma ir tajā sabiedrībā. Tātad nevis, ka tagad, ja pie manis atnāks uz vārdienu un ja es nelieku šnabi galvā, tas nozīmē, ka es esmu skops. Nē, tas to nenozīmē. Ja mēs nevaram kopā sanākt un dzert kafiju vai kumelīšu tēju vai kaut ko tam līdzīgu, tad tur ir kaut kāda problēma ar šo sabiedrību. Savādi šodien ir tie, kuriem piemīt ziedošanās spējas, kuriem joprojām svarīga Latvija, turklāt paliekot godīgiem un dzīvojot vienalga, kur pasaulē. Vai ir kāda atbilde jautājumam par to, kas šodien ir Latvija? Jā, ir atbildes. Kā mēs arī tad gribam to atbildi formulēt? Varbūt, kas var palīdzēt mums saprast, kas šodien ir Latvija, ir, ja mēs lietojam tādu piemēru. Ja es tagad braucu uz Kolkas ragu vai uz Siguldu vai ko tur, tad pa ceļam tur būs uzraksts ceļa malā Kolka tik un tik kilometrus. Un tātad man ir skaidrs, uz kurieni es braucu un cik tālu tas ir un cik ilgi tur apmēram cik ilgi es aizbraucu. Bet Latvijas ziņā tā nav. Tā šilta ceļa malā, kura rāda, uz kurieni es braucu un cik tālu vēl jābrauc, tā ir tukša. Bet, lai nerastos bezcerība, ir jāapstājās un jāaiziet tai šiltai otrā pusē. Un tur ir uzrakstīts, cik tālu es esmu atbraucis, kur es reiz biju, cik tālu atpakaļ tas ir un tagad cik tālu es esmu no turienes nonācis. Tas tad tam cilvēkam dod mudinājumu turpināt, jo galu galā jau arī rietumos cilvēkam varbūt valsts politika tik radikāli iespējami nemainīsies, bet tomēr cilvēkam domājot par savu karjeru, par to, kur viņš dzīvos un tā tālāk, tā arī viņam ir tāda neaprakstīta lapa. Kas ir tas Latvijas saturs un jēga mums katram? Vienalga, kur mēs dzīvotu. Jā. Vai nav tā, ka tā dzīves jēga ir, ka valsts sagādā, ja garantē man iespēju pašam sevi attīstīt? Valsts rada tādus apstākļus, kur es varu tagad ieguldīt savas smadzenes, pelnīt naudu, izglītot bērnus, braukt atvaļinājumā, pirkt gleznas, iet uz teātru un tā tālāk. Ja? Un kad man būs arī iespēja tikt pie medicīniskā pakalpojuma un tā tālāk. Ja? Un ka valsts neradīs šķēršļus, kas man kaitētu attīstīties. Nevis, ka valstī man ir jāuztur. Bet valstī tomēr ir jārada tāda apstākļa, vai tā ir kriminālu lietu apkarošana vai kaut ko tam līdzīgi, kas man tad ļaus dzīvot. Tātad man ir jēga censties. Ja es tagad sāku domāt, ja esmu pārliecināts, ka man vairs nav jēga censties, jo es nekur netikšu tā vai tā, nu tad sāksim dzert un pīpēt zālīti vai kaut ko tam līdzīgu un dzīvosim bļam, jo tādā veidā tad to realitāti nebūs jāsaskarās. Cik Latvija ir tā, kas Mārim Ķirsonam rada kādu laimes sajūtu vai laimes izjūtu? Kādu pieķeršanās un mīlestības sajūtu? Laikam jau tā pieķeršanās ir. Mēs ar Ingu smējāmies. Agrāk mēs braucām slēpot uz Espenu un braucām atvaļinājumā uz Bermudu un kur tur. Kur mēs braucam? Mēs braucam uz Latviju. Tātad tā pieķeršanās, tā jau te ir. Jā, bet mīlestība vienmēr nāk ar kaut ko citu līdz kopā. Mīlestībai tur vienmēr klāt šaubas un bailes no neusticības un mīlestībai ir bailes no vilšanās. Un mīlestība jau nav tikai viena pati. Pareizi, pilnīgi pareizi. Tāpat kā ticības sastāvdaļa ir šaubas. Tas, kas saka, viņš tic 100%, tas jau pārgājis uz dogmatismu. Mīlestībā ir šaubas. Bet tas jau, ka šis šaubu elements ir un ka es uzdrīkstos to pārvarēt un es uzdrīkstos sevi riskēt ieguldīt šī pasākumā, tā jau tā atdevuma ja patiešām ir. Ja es ieguldu sevi kaut kādā pasākumā, ka man tie rezultāti 100%, man vismaz tā lieta vairs nav interesanti.
Viens ir ieguldīt, un braucot pa Latviju, man dienu personiski ir nācies ļoti daudz vietas saskārties ar to, ka baznīcās, Lestenes baznīcā un daudz vietas citur ir tas pirmais paldies Mārim Čirsonam par atbalstu, par materiālu atbalstu, bet par to varbūt mazliet vēlāk, bet, mani aizskāra tā doma par to, ka sevi ieguldīt, savu dzīvi, savu mīlestību. Māri Čirsonu ieguldīt Latvijā. Ne tikai to, kas pieder, ne tikai naudu, ne tikai tās materiālās lietas, bet sevi atdot. Bet piemēram, pa Lestenes baznīcu, tā nav tikai mana nauda. Es šī gadījumā pārstāvu latviešu luterāņu baznīcu Amerikā. Un tātad tie līdzekļi, kurus šie cilvēki saziedo, tad es esmu tas, kas tos te nogādā un izvērtē dažādus projektus, un tātad tajā ziņā mani vairāk ievēro. Bet tas īstais paldies jau pienākās tam pensionāriem vai pusmūžu cilvēkiem vai kokam tomēr interesē Latvijas cilvēku labklājība, un tāpēc tie līdzekļi tiek saziedot un tiek atgādāti. Šovasar atkal mēs atbalstīsim Daugavpils prāvesta iecirkņa svētdienas skolas bērnu nometni, jo tie cilvēki nevar to atļauties. Un tātad mēs lielā mērā to finansēsim. Mēs arī tagad, es uzzināju, ka ir latviešu draudze Būtingā. Nabadzīgi cilvēki dzīvo, Lietuva nav varbūt tik sveša vide kā Amerika, bet tomēr latvieši dzīvo svešā vidē, un viņi vēlētos, ka viņu bērniem būtu iespēja apmeklēt kādu vasaras nometni. Tātad dabūt to, ka tās bērnu latviskās baterijas tiek uzlādētas, tas ir tas pats ar mums. Tātad tik līdz, ka es par to projektu dzirdēju, par to nav nekādu šaubu, ka, lai viņi izgudro, cik tie bērni viņiem ir, un mums jau ir zināms, cik Rīgas lauku prāvesta iecirknī tā nometne maksās, un mēs tos bērnus finansēsim. Aizvien baznīca ir augstā vietā, 2., 3. vietā, kā kuros reitingos sabiedriskās domas veidošanā. Par ko tas Māris saka un kā tas izskatās no malas? Jo patiesībā liekas, ka pavirši skatoties, ka cilvēki ir ārkārtīgi tālu no šīm garīgajām lietām. Bieži vien, jā. Man ir žēl, tas ļoti labi, ka baznīca ir 2. vai 3. vietā. Man ir žēl, ka baznīca nav 1. vietā. Jo baznīcai taču būtu jābūt tai morālai autoritātei, ka baznīca ne tikai saka vienu, bet dara kaut ko citu, kā neskaitāmas politiskās partijas ir to darījušas. Ja, ka baznīca iegūst savu ticamību caur to, ka viņi cilvēkus nepieviļ. Ka tas, ko baznīca saka, mēs par to stāvam un mēs to īstenosim, tad mēs arī to darīsim. Un tādā veidā vēl vairāk baznīca iegūst ticamību. Bet acīm redzot, tad cilvēki nav dumi un viņi ir piedzīvojuši, ka baznīca aizstāv par tādas lietas, kas viņiem ir svarīgas, kas viņiem liekas nozīmīgas. Kas ir jūsu sapnis par Latviju? Mans sapnis par Latviju ir, ka Latvijas baznīca kļūs demokrātiskāka. Otra daļa no šī sapņa ir, ka tie, kuriem ir tagad pēdējos gados gājis labi, kuri vai nu situācija ir izmantojuši, tāpēc, ka viņiem ir ģeniāls smadzenes, ja bijuši pareizā vietā, pareizā laikā, un ir tikuši pie ārprātīgas turības. Apjēgsies, ka tā Latvija bija tāpēc, ka tā Latvija tāda vispār bija, viņiem tagad radās iespēja visu to veikt un pie visa tā tikt, un ka viņos radīsies tāda apziņa, ka man tagad ir kaut ko jādod apakaļ. Ja? Vai tas būs finansēt, jeb atbalstīt korus vai teātrus vai bibliotekas vai bērnu patvērtnes vai kaut ko, ka man tagad ir iespēja pateikties par to, ko es esmu tagad priekš sevis ieguvis, atbalstot tādus projektus, kur citādi varētu nīkuļot. Un galā, droši vien jau, ka Latvija nav Dievu pamests no stūres. Nē. Vai Dievu pamesta province? Nē, nekādā gadījumā ne. Dieva žēlastība ir piedzīvojama Latvijā ikdienas. Tas ka brīnumi notiek.
cilvēki pārvēršas, kā es teicu, cilvēki ir daudz atraisītāki nekā viņi agrāk bija. Tas pats, ka tāds brīnums, ka ja mēs padomājam 80. gadu beigās, ka, lai cīnītos ar alkoholismu vai narkomāniju, tad vēl mēģināja ampulas šūt un ko tur, un bija tādi iedzīgi cilvēki, kas teica, bet pagaid, tas nedarbojas, mums jāmeklē kaut ko citu, un ka tagad ir gandrīz visās Latvijas lielpilsētās anonīmo alkoholiķu, anonīmo narkomānu sanāksmes pieejamas, ka šī kustība ir izplatījusies. Tas atkal ir viens brīnums. Un ka šie cilvēki nemirst tās slimības dēļ. Jā, tā ir vēl joprojām liela problēma, bet tagad ir kaut kas konkrēts, kas var cilvēkiem palīdzēt. Un te jau, ka mēs runājam par to, kas var veidot sabiedrisko domu un tā tālāk, neatsveramu lomu ir jāspēlē masu mēdījām, televīzijai, avīzēm. Tikai jautājums, kam tie pieder? Jā. Nu, ja tā avīze pieder vienam politiskam spektram, tā jau tā lieta paliek skaidra. Bet ir jābūt tā, ka televīzija nepieder nevienai specifiskai interesei. Tāpēc jau kas tas bija? Thomas Jeffersons teica, ka ja viņam ir jāizvēlās starp demokrātisku valdību un brīvu presi, tajā laikā vēl televīzija nebija, tas bija 1700 kādā gadā. Ja viņam ir jāizvēlās starp demokrātisku valdību un brīvu presi, viņš teica brīvu presi. Māri, ko jūs ņemat līdzi no Latvijas? Ko es ņemšu līdzi? Maizi. Jā.